Sveiki atkal no Briseles. Sveiks, Rihard. Sveiks. Bet droši vien sākam ar ASV jautājumu. Bet vai jaunā situācija nav, teiksim tā, bet man šķiet, ir tas trauksmes sajūta varētu būt izplatusies arī uz, sauksim to par rietumu fronti, Grenlande. Jā. Vai tā nav rietumu fronte? Jo mums te, ja Eiropa taisa koalīciju... Absolūti, jau arī tas Trumpa prezidentūras sākums. Šie skaļie paziņojumi ne tikai par Grenlandi. 51. štāts Kanāda. Jā. Okay, tur vēl arī tagad ir noklusis, bet rīvēšanās vēl joprojām ir. Ko nosūtīja neoficiālā vizītē? Trumps savu dēlu, junioru un viceprezidentu. Kur Grenlanda pateica, jūs neesat vēlam, tur neviens viņus nesagaidīja. Bija tādi interesanti. Grenlanda ir autonomā teritorija, pieder Dānijas karalistei. Dānija, armijas lielums, bet Dānija ir NATO valsts, kas diezgan savas saistības pilda. Bet kāda ir fiziskā militārā klātbūtne pašā Grenlandē? ASV tieši vai no Dānijas puses. Jo ASV vēsturiski tur ir bijuši 17 bāzes militāri. Kuras viņiem vairs nevajag. Jautājums, viņi ir aiztaisījuši visas ciet izņemot vienu. Jānis stāsts vēl nav galā. Pagaidām ir ļoti asa retorika, pat ar militāru spēku. Vienalga tikko arī Dānijas ārlietu ministrs bija, kurš pēc sanāksmes ar Balto namu, nekāds progress nav, diezgan tālu viens no otra attiecībā uz to, ko drošības jomā vajag darīt. Dāņi tagad ir paziņojuši, tā liekas, 2 miljardu vērtībā aizsardzības spēju stiprināšanu Grenlandē. Es domāju, ka tas nebūs pietiekams. Kas varētu būt gala mērķis vai Grenlandes okupācija, aneksija? Ja mēs skatāmies tādā caur NATO prizmu, tās ir NATO beigas, vai vismaz beigu sākums. To tā varētu. Bet mēs atkal skatāmies uz iekšējiem procesiem ASV. Nulle, kā ir iesniegts kongresā, bipartisan, kas nozīmē abām politiskajām pārstāvētajām partijām, likums, kas nosaka, ka neviens ASV cents netiks dots jebkādai militārai aktivitātei, kas ir vērsta pret kādu no NATO valstīm vai teritorijām. Praktiski, tu nevari vēst kara darbību bez finansējuma. Ja tā domā, tādos rakursos. Ar ko šis viss beigsies? Es cerētu uz to, ka šeit nav bažas tikai Dānijai. Pēdējās dienās bažas pauž arī Norvēģija, kurai ir Svalbārda. Kas arī ir Arktikā, kas ir strateģiska arī zemes pleķis varētu nosaukt. Baigi lielā nav arī, bet viņi ir ļoti strateģiski svarīgi. Un vai apetīti neaugs ēdot ASV, piemēram, Grenlandi, tad Svalbārda. Visas šīs valstis, Dānija, Norvēģija, Kanāda, ASV, viņas visas ir Arktikas padomes locekļi. Te ir jāatrod kaut kāds kopsaucējs. Jau arī es pats šeit Eiropas parlamentā, mēs ārlietu komiteja apstiprinājām jauno Eiropas Savienības Arktikas politiku, kura pēdējo reizi bija apstiprināta 21. gadā. Kopš 21. gada situācija drastiski mainījusies. Visi tie minētie manis notikumi ar klātbūtni, ar militarizēšanu, ar spiegošanu, ar ko tik vēl ne, ar kritiskās infrastruktūras apdraudēšanu. Tas viss ir gājis eksponenciāli plašumā. Ja svešvārds ir kā grūti izrunāt. un līdz ar to šeit būtu jautājums, kādā mērā, kurš būtu tas, ja pastiprinātu militārā klātbūtne Grenlandē, NATO dalību valstu, Dānija, tāpat ASV. Es pieļauju, ka ASV tas spiediens ir, ka mēs esam tie, kas call the shots, vai ne? Noteikums. Dāņi nevar, tā ir, mēs esam suverēna valsts un militāri, kā mēs varam sadarboties. Un es domāju, ka būs vēl stīvēšanās, vai būs tiešām uz tādu aneksiju vai kā šaubos. Otra lieta ir,
ko citi saka, scenāriji, kas, protams, priecētu Putinu, inicijēt referendumu. Daudzreiz, nevar tā referendumu no ārpuses vai kā. Tas jau nenozīmē, ka zaļie cilvēci viņu piespēj kārtā. Viņš var būt atbilstoši starptautiskajām kārtībām, jo tomēr Grenlandē iedzīvotāju skaits ir ļoti, ļoti maziņš. Ļoti maziņš. Tā ir jābalso arī visai Dānijai? Nē. Tas ir atrunāts, tas ir tie līgumi. Grenlanda var rīkot referendums, tāpat viņi rīkoja referendumu par pievienošanos Eiropas Savienībai. Grenlanda ir vienīgā, kas var teikt, izstājās. Viņiem bija savulaik. Grenlandē kopā ar Dāniju, Eiropas Savienībā. Grenlandieši pateiks, nē, mēs negribam būt daļa no Eiropas Savienības. Okay. Līdz ar to viņi var referendumu rīkot. Tas referendumu jautājumi tur var būt dažādi. Un tie atkal ir atbilstoši arī tam, kādas saistības ir Grenlandei ar Dānijas karalisti. Tādi etapi ir. Mēs jau dzirdējām arī vēl citas retorikas, ka praktiski ASV varētu nopirkt. Sākotnēji diezgan tā, tas no Trumpa, laikam viņš teica, kad varētu 10 līdz 100 tūkstoši dolāru. Te arī būtu tāds jautājums, vai tas ir bijis tiesisks, pieņemsim, referendums, ja pirms referenduma katram tiek samaksāts, tas tā kā uzpirktas vēlēšanas, vai ne? Jā. Tā kā te būs daudz ko analizēt tiešām ekspertiem no starptautiskām tiesībām. Būs pamatīgi daudz, ko darīt NATO galvenajai mītnei šeit Briselē. Okay. Stoltenbergam tagad jau ir cits. Redz, kā man tas jaunais kaut kā ruta nevisai. Bet kā tu vērtē to Eiropas, teiksim tā, nosacīt kopējo reakciju uz, sauksim tos par draudiem Grenlandai? Bet retorikā ir absolūti noraidīts. Saknē. Absolūti saknē, pilnīgi saknē. Sākot no augstās pārstāves, no komisijas vadības, no Eiropas Savienības padomes vadības, no dalību valstīm tajā skaitā. Tā ir suverēna valsts. Bet ja mēs noraidām un visu, ko ASV dara, ir pasaka, labi, ka jūs noraidat, bet mēs turpinam iet uz priekšu. Bet kā viņi iet? Es nezinu, kā viņi turpinās, bet viņi... Bet redz, no sākuma šķita, ka tā ir tikai retorika un smuks saules. Bet ir arī citas lietas jāņem vērā, kā Dānijas iekšējie normatīvi nosaka spēka pielietošanu pret jebkādu agresoru potenciālu. Neminot, vai tas ir NATO vai kā pret agresoru. Cik es sapratu, tā pamat būtība ir šā vispirms jautājums uzdot pēc tam. Jā. Tagad mēs redzam Vācija, tuliņ jau kā sūta savu Bundesvēru spēkus uz Grenlandi, pastiprināt klātbūtni, un viņu retorika ne jau, lai konfrontētu ASV, bet tieši lai atvairītu tos draudus, kas nāk no Ķīnas un Krievijas, kas saskan ar ASV paustajām bažām. Briti ir simboliski, es nezinu, vai tā nav fake ziņa, bet varbūt, ka nav, bet tā tas varētu būt simboliski nosūtījusi vienu virsnieku uz Grenlandi. Tas nekas, tas nozīmē, tas ir tas pats, kas, princips, kas NATO ir bijis. Nav jautājums par boots on the ground. Es nesaukšu nevienas valsts militāro spēkus par zābakiem. Bet, tie klātesamība. Ja kaut vai viens un tas pats kaut kādā veidā tiek apdraudēts, tas nozīmē visa Britu armija apdraudēt, kas nozīmē arī reakciju un rīcību. Ejot nedaudz uz austrumiem no ASV, bet teikt arī, varbūt kā ASV tur parādīsies, ir Irānas jautājums, kas ir samilzis. Es lasīju no tavu Twitter, tā skaitā, ir diezgan kritiski izsakies par, ne par Irānu, to arī, bet par, teiksim tā, trūkumu Eiropas retorikā vai pat darbībās attiecībā pret Irānu. Es teiktu tā, retorika jau netrūkst. Pirmie ieraksti, kas sekoja no vadošajām amatpersonām, bija, mēs ļoti tuvu monitorējam situāciju. Tas, ko nozīmē? Es skatos televizorā, 1000 nogalinātā, vai arī dziļi nobažījušies. Ir virkne mehānismus,
kurus Eiropas Savienība jau tagad var iedarbināt. Tas pats cilvēktiesību pārkāpumos, Magnitska sankciju. Tie, kas ir iesaistīti šīs te, praktiski izreikināšanās ar protestētājiem, slepkavībās, kas ir... Kam tas būtu jādara Eiropā? Un tā ir augstā pārstāve, viņai būtu jārosina, ir ārlietu, vispārējo lietu padome, entie formāti, kur liek galdā, ņemot vērā šiem individiem, šiem tiesību subjektiem nosakāmas ir sankcijas, ne tikai tur kaut kāda iebraukšanas, jo pašlaik ir, to pat neizdarīja Eiropas Savienība, to pašlaik izdarīs tikai Eiropas parlaments, kur parlamenta prezidente praktiski apturēja jebkādu Irānas diplomātu spēja iekļūt Eiropas institūcijās, Eiropas parlamenta iestādēs, jo te jau šurp nāk Irānas vēstniecības pārstāvji un te mēģina klauvēties pie deputātu durvīm un savus rēbus virzīt. Tā kā tas ir viens. Otrs ir tās spējas, ko pašlaik, es saprotu, nodrošina bez maksas Ilons Masks, Starlink. Mēs redzam, ka jau, ja nemaldos, cik sanāk, tuvu jau pie 6 dienām valsts ir bez jebkāda interneta, bez jebkādiem mobīliem sakariem. Līdz ar to arī tā informācija, kā pieņemsim Trumps tagad, kas man mulsina mazliet, ka viņš pateica, Irānas tauta, esmu ar jums, režīmam, ja sāksies protestētāju slepkavošana, jūs redzēsiet elli, ziņas pienāk pat 2000, citi dati pat 12,000, bet ir skaidrs, ka ir masveida izreikināšanās ar protestētājiem ar ieroču palīdzību. Arī ne tikai ieroči, arī nāvessodi tiek izpildīti, droši vien, lai apspiest jebkādu vēlmi iziet ielās un protestēt. Un tajā pat laikā viņš vakardien saka, ka viņi ir pārtraukuši nāvessodu izpildes, vairs nenotiek. Viņam žurnālists jautā arī, kā ļoti pārbaudāmiem avotiem tāda informācija man ir atnākusi. Un te es iedomājos, lai kaut kādā veidā un kaut kāda jau informācija Irānas iekšēnē nonāk, ka kādam ir satelīta telefoni vai kā, un ziņo, ka pēc Trumpa šiem paziņojumiem, ka mēs atbalstam jūs un darēt. Bija no pirmās dienas 10,000, bet bija jau miljoni entajās pilsētās, ielās. Un tagad ziņo, ka Trumps saka, ka režīms viss ir pārstājis un ka jo Trumps arī, mēs redzam, ir militāro vienību kustību uz tuvajiem austrumiem ASV tankuģi tajā tankuģi, nē. Jā, Lidmašīnu. Nē. Jā, skaidrs, sapratāt. Ārvēs kauns, ka piedod vienkārši uz mēles nav šajā brīdī, bet prātā ir tātad kuģi, kas praktiski peldošās lidostas. Militārās aviobāzes. Aviobāzes kuģi. Paldies. Bāzes kuģi. Paldies. Bet man izklausās, ka tas Trumps apsolīja un nedaudz uzmeta viņus. Tas ir mana interpretācija. Es pieļauju, ka varbūt mūsdienās cilvēki ir tā pieraduši realitāti sasaistīt no daudz kā, kas ir redzēts filmās, un notiek toņās ļoti ātri. Nē, es domāju, ka tā ir tāda, jau tāda rakstura iezīme Trumpam. Pablefot, nepablefot, darīšu, nedarīšu, gribu riskēt, pamēģinu tā. Tā kā es neizslēdzu, ka militāra intervence no ASV var sekot Irānas režīmam. Un, atkal avoti ir dažādi un nāk pretrunīgas informācijas. Man ir ciniskā doma uzreiz ir, vai nav tā, ka mums kā Eiropai varbūt ir izdevīgi, ka tas režīms ir stabils un mums tur nav vēl viena migrantu plūsma. Tas režīms ir imperialistisks. Tas tāpat, ka teikt, vai mums nav izdevīgi, ka Krievijā tomēr ir stabils režīms. Tieši tāpat. Tieši tāpat es neredzu pilnīgi nekādas atšķirības. Krievijai ir imperialistiskas ambīcijas, Irānas režīmam ir islāma revolūcija,
tātad pakļaut visu tuvos austrumus, praktiski no zemes virsmas noslaucīt Izrēlu, atbalstīt terorismu visos iespējamos veidos un formās. Nu, vai tā ir tā stabilitāte, ko prasa gan tuvie austrumi, gan Irānas iedzīvotāji un, nu, es domāju, pasaules iedzīvotāji? Es domāju, ka nē. Un otra lieta jau tomēr arī tā pati kodola programma. Jā, burtiski, cik sanāca, 12 dienu karš, kur tie strateģiskie objekti tika iznīcināti, kas praktiski aizsūtīja Irānas kodola programmu pāris 10 gadus atpakaļ vismaz tajā progresā, kur viņi bija. Bet nevajag arī Irānas tādu režīmu novērtēt par zemu, jo viņš nav viens ar Krieviju sadarbojas. Militārajā jomā ļoti pamatīgi. Uz Krieviju ir vairāk miljardu dolāru vērtībā militārā palīdzība. Tas labs vārds, palīdzība Krievijai vajadzīga. Jebkurā gadījumā sniegta. Un arī Ķīna turpat blakus ir. No Irānas 90% naftas produktu tiek eksportēti tieši uz Ķīnu. Tā kā tās ir ļoti daudz intereses pārklājas viena otrai. Turpretim arī reģiona valsts Saudārābija jau ir paziņojis, ka viņi neatļaus izmantot savu gaisa telpu ASV, ja tā plāno veikt gaisa uzlidojumus Irānai. Tā būtiski Saudārābija ir praktiski strateģiskais partneris tuvajos austrumos. Izraela spēlē, es nezinu, vai teikt, ka spēlē. Es teikšu tā, ka tas ir tāds tuvo austrumu stils. Ka liekas, tur ir taču vēsturiski tādi pretinieki, bet arī pašos nokaitētākajos brīžos viņi savstarpēji komunicē. Vismaz Wall Street Journal lasīja tikko ziņa, ka šajās dienās, kad ASV bija tas, ka tuliņi jau varētu, daudz teica, tas ir nenovēršami, būs, ka Izrēla ir komunicējusi ar Irānu ar Krievijas starpniecību, praktiski nododot vēstījumu, ka tās neveiks preventīvus uzbrukums viena otrai. Atkal liekas, kā darbojas, bet, domāju, tuvojos austrumos nav tās loģikas, tās racionalitātes, kas var būt mūsu platumgrādos un otrādi. Jā. Man doma par to, ka mums varētu būt izdevīgi, ka viņi ir stabils režīms, nestrādā tad, ja viņi ir stabils režīms, kas visu laiku visu reģionu padara nestabilu. Pirmkārt, režīms ir daudzi dažādi pusautokrātiski, autokrātiski režīmi. Jā. Bet tā būtiskā atšķirība ir, ka viņi nav nežēlīgi pret saviem iedzīvotājiem ar praktiski represijām, vajāšanām, nāvessodiem. Irāna ir pirmrindniece, ka jautājums ir par nāvessodu izpildīšanu. Un nebija jau ar, var teikt, 3 institucionālo tiesu lēmumiem un spriedumiem. Praktiski ar garīgā līdera sankciju masveidā cilvēki tiek pakārti par to, ka pārkāp islāma kaut kādas, kas ir radikālā gala prasības, sievietēm hidžāba nesāšanas un ko tik vēl nē. Tā kā, bet tajā brīdī, kad režīmi sāk noturēties pie varas ar vardarbību, tās ir viņus, kā saka, beigu sākums. Ilgi viņi ir noturējušies vienīgi, diemžēl. Bet tādēļ jau arī ir svarīgi jautājums ir, pieņemsim Eiropas Savienība. Vēstījums ir Irānas pilsoņiem. Organizējieties, dokumentējiet, kas ir svarīgi. Arī viss, kas notiek ar dažādiem līdzekļiem. Un pieprasiet tiešām to brīvību, to Irānu, kurā jūs vēlaties dzīvot, nevis tā, ko pārvalda cilvēki ar ieročiem. Tas ir, protams, ir vēstījums. Viegli jau teikt, vai ne, kas nav iekšā. Bet kas ir būtiski pašiem irāņiem, viņiem ir jābūt simbolam, kas arī ir Irānis, kas šo nes slāpu. Mēs redzam, ka Eiropas Savienība, es neatbalstu, man liekas, tas ir bezjēdzīga Krievijas opozīciju. Tāpat opozīcija ir ļoti tāda slidena un ar imperialistiskiem, rekomendāciju par Leonīdu Volkovu nesen, kur viņš
izteicās par Ukrainas militāru personām, nacistu un kas tik vēl. Ne? Nu, un tajā pat laikā mēs viņam patvērumu dodam Eiropā. Bet Baltkrievija, Cihanovska, Venecuēla, miera Nobela prēmijas ieguvēja opozicionāra. Tas ir Irānai ir kaut kas? Ne, un Irānai ir. Irānai ir Reza Pahvalī, kroņprincis. Bet te ir būtiski. Paši irāņi jau tagad, ja mēs skatāmies tos protestus, kas ir nākuši video, viņi visi skandē šā un Raza Pahlavī vārdu. Okay. Jo viņš ir simbols ne jau tikai monarhijai, bet kaut kas bija vismaz ar nosacīt mierīgiem laikam. Tas arī nenozīmē, ja mēs tagad kaut kā koordinējamies arī ar Irānas opozīciju ārpus Irānas, nenozīmē, ka mēs vēlamies atjaunot Irānā monarhiju. Bet viņiem tas ir simbols, kā ārpus ir, kas pa mums arī cīnās tam līdzīgi. Tas nozīmē, ka viņiem jaud, jo savādāk, tas režīms jau dzīvo uz informācijas vakumu, informācijas, ka nav pieejama, kā saka, slāpē visu iespējami. Ar represīvām, ar vardarbību. Jāsaka, es neesmu augstās cerībās par to, ka izdosies iespējams tikai tāpēc, ka es pāris reizes par daudz esmu redzējis, kā revolūcijas tuvojas austrumos. Jā, bet te ir viena būtiska lieta. Es minēju par sankcijas tiem, kas ir iesaistīti represīvās rīcībās, vardarbībā pret protestētājiem, nāvesodu izpildēs un tā tālāk, bet viens, ko Eiropas parlaments ir sistemātiski pie katra reize, ka mums ir jautājums bijis par Irānu vai par cilvēktiesību pārkāpumiem vai par pašu arī režīmu vai citiem jautājumiem. Mēs esam uzsvērši, ka Irānas revolucionāro gvardi, Islāma revolucionāro gvardi, vajag atzīt par teroristisku organizāciju. Daudz teiks, atzīs par teroristisku organizāciju, ko tas dos? Būs status. Nē, tam nāk ļoti daudz juridisku seku. Revolucionārā gvarde, viņa nav tikai militārā, kas ir tiešā veidā pakļautā ajatolam vienība. Tā ir praktiski tā sazarojusies varā, ka iziet ārpus sava sākotnējā tikai militārā. Viņi darbojas ekonomiskajā sektorā, finanšu sektorā. Tātad Islāma revolucionārā gvarde ir praktiski būvniecības kompānija lielākā Irānā, visu būvē, visu taisa, un tā ir tāda piramīda. Mēs jau arī redzam Krievijā, lielākie valsts uzņēmumi, tie visi, KGB un visi saistītie. Un, ja tas nozīmē finanšu iestādē, vai vienalga pastarpināti saistīts ar uzņēmumu, kas ir ar to Islāma revolucionāro gvardi saistīts. Tas ir terorisma atbalstīšana. Pret terorismu visi mums, kas ir likumi, regulas, tam līdzīgi. Tas ir viss. Apstājās darbība, apstājās ienākumi. Un jebkurš arī tajā pat Irānas režīmā labi ir garīgā tā fanāti, līderība, ajatola, tam līdzīgi, bet tad ir tie, kas ir pakalpini darbi, bet viņi visi no tā dzīvo zaļi. Un jā, lai tas režīms tur dara, bet es tur biznesiņu ņemos, tur kompānijas taisa, tam līdzīgi. Bet tas viss ir zem šī te revolucionārās gvardas jumta. Man baži nelielā ir, ka Irāna ir tik ilgi bijusi smagi sankcionēta, ka es nezinu, vai viņi nav kļuvuši jau noturīgi pret ekonomiskajām. Nē, tagad pat bija tikko no šiem procesiem, kas notiek. Tagad ir, ja nemaldos, jau 4 bankas bankrotējušas Irānā. Tagad? Jā, tagad jau aizgājušas, viss pa pieskari. Tad, pieņemsim, kas bija naudas vienība Irānā? Vai? Es negribu kļūdīties. Kurā gadījumā Irānas nacionālā valūta iepretīm dolāram ir ar mīnusu. Tu viss. Jā. Un, ja mēs redzam, arī režīms mēģināja kaut kādā veidā apslāpēt protestus, pieņemot lēmumu praktiski katram irānietim izsniegt $7. Liekas, $7. Tātad tu vari saprast par ekonomisko. Tur nav tā, ka mēs ļoti labi no sankcijām visi dzīvojam un esam. Un es domāju, tieši tādu pašu mītu rada Krievija.
ekonomiski viss ir, mēs esam visu pārorientējuši, bet labi, tas atkal ir drusciņ savādāks stāsts. Ne pilnā sektorā, ne pilnā apjomā ir tādas sankcijas, kas ir pret Irānu, Krievijai pieņemsim vērsts. Bet līdzības ir. Jā, ok. Nu, atkal, diemžēl, skatīsimies un redzēsim. Starp citu, jā, pret Irānu ir ANO sankcijas. Jā, kas ir plašāks tvērums. Jā, ok. Cerams, ka atgriezīsimies pie labām ziņām par Irānu. Jā. Tiesiski. Nākamais, cik tiesiski tavuprāt ir ASV rīcība Venezuelā? No starptautiskajām tiesībām tā militārā operācija, ko visi piemin, jau ļoti veiksmīgi, ļoti ātri, bet skaidrs, ka viņi ir nelikumīgi, pretlikumīgi. Protams, ļoti daudzās diskusijās ir, bet kā vispār var starptautisko tiesību ietvaros cīnīties reāli ar režīmu, ar autokrātiju, ar totalitāriem režīmiem. Jā, tas ir diskusija vēl joprojām atvērts jautājums, vai tādas iespējas pastāv. Attiecībā uz Maduro, tagad, kad mēs runājam, viņš ir stājies tiesas priekšā ASV. Tātad ASV savu rīcību pamatos 2019. gadā izdoto arestu orderu attiecībā uz Maduro. Attiecībā no Eiropas Savienības mums Maduro ir cits pieejas forma. Mēs neatzīstam vēlēšanu rezultātus 2024. gada. Mēs tātad neatzīstam Maduro kā leģitīmu Venecuēlas prezidentu un attiecīgi no tā izriestošo. Bet ASV ne tikai tas ir neleģitīms vēlēšana rezultāts, bet arī konkrētas apsūdzības kontrabandā, narkoterorisms, bet arī terorismu atbalstīšana. Es saprotu, ka tur ir nevis viena apsūdzība, bet 11 un pat dažādiem pantiem, un dažas varbūt pat vispār, ja kāds uz pirmo acis paskatās, liekas, kas tā vispār, no kurienes aiz matiem pavilkt apsūdzību. Bet es pieļauju, ka tā pieeja ir tāda. Ir 100 jomās apsūdzības, varbūt ne visās ir pietiekami pierādījumi vai vēl kaut kas, bet ja kaut vai no tām 110 ir dzelžaini pierādījumi un par tiem notiesā, tad ir attiecīgi. Man priecē, ka pelēkās flotes beidzot sāk aizturēt. Bet atkal ir ļoti jautājums, tas likumības jautājums visu laiku seko visām šīm darbībām. Lai gan rezultāts šķiet labs, ja varbūt ne labs, bet patīkams. Pirmkārt, aizturēšana ir iespējama tikai konkrētajos tiesiskajos ūdeņos, kuru jurisdikcijas. Ja pieņemsim, Eiropas Savienība pieņems sankcijas, tad nevar viņas neapkalpot, nevar viņas ne ostās ieiet nekādā veidā. Es pieļauju, ka tu vairāk mini par to, ko ASV Krievijas kuģiem, bet tur ir cita lieta, tur Krievijas kuģis kuģo ar Krievijas karogu. Aizturētie šie, kas ir ēnu flote, tur Panamā reģistrēti, kur tik vēl ne. Tagad, kas ir Baltijas jūrā, ne tikai tie, kas pārvadāja sankcionēto naftu, bet mēs runājam arī tiem, kas pārvadāja kabeļus. Šeit man jāsaka, ka visu likuma spēku Eiropas Savienība nezinu, kāpēc, vai dalībvalstis nespēja piemērot. Kā piemērs var minēt Zviedrijā. Tātad kuģis, kas pārāva Igaunijas-Zviedrijas savienojumu, 2 kabeļus pārāva, apkalpi aizturēja, tiesa atbrīvoja. Un atbrīvoja, ka nebija krimināli var teikt, nodoma, ka tās bija apstākļu sakartība, vējš, daba, enkurs, vēl kaut kas nolaidības. Bet, un te ir atslēgas vārds, un ja tas rada smagas sekas, un smagas sekas rada pārāva, tas bija nevis Igaunijas, Somijas, bet Zviedrijas, Lietuvas kabeļi. Jā. Un Igaunijā uz vairāk kā pusdienu pazuda interneta savienojums. Interneta savienojums nav vienkārši, man ir nēri, tagad man nav saziņa, bet tas ir slimnīcas, bankas, viss tas ir finanšu ietekme, kas mērām, iespējams, ir pat miljonos, civilā aviosatiksme. Un ja tas rada milzīgus zaudējumus, negatīvas sekas, tad par nolaidību ir krimināla atbildība. Tad šī pati apkalpe
bija jātiesā par, angliski tas ir negligence, Jā. par nolaidību. Jā. Un tātad, kur nepacēli, vētra vai kas, Jā. turpināja kustību, kā var arī 30 jūras jūdzes ar pilnībā, lai arī tur, nezinu, mehānisms saplīs, viņš iekrita jūrā un tagad vēl kāds 30 jūdzes, tas viss kuģis grabētu un drebētu no tā visa. Tā kā, tur būtu jāpacenšas jau vēl pateikt, ka tur īsti nodomu nebija. Bet ja arī tas nodoms tas nav bijis, tātad par nolaidību arī var tiesāt. Tad ir jautājums, ja šādi par nolaidību ir jau notiesājušas spriedums kādā no Eiropas Savienības dalībvalstu jurisdikcijām, tas ir precedents. Jā. Un tad mēs varam iedomāties, cik daudz šie kuģu apkalpes parakstīsies, nezinu, caur telegramu saņemtiem aicinājumiem vai ziņām vai kā, riskē, ja tas tev var potenciāli draudēt ar 10 un vairāk gadiem cietumā. Stipri mazāk varētu būt, bet ja mēs viņus turpinām palaist vaļā. Jā. Nākamais jautājums, kas arī ir tāds starptautiskais jautājums, ir diezgan daudz esi plēsies pēdējā nedēļā ar cilvēkiem par to, priekš kam mums vajag vēl cilvēkus, lai vēl citas ekonomikas barot ar mūsu naudu, laist viņus iekšā mūsu tirgu un iznīcināt mūsu visas nozares ražošanu, zemkopību, lopkopību. Tas ir brīvās tirdzniecības nolīgumi Mercosur. Jā. Kā nāks, ka tu šīs visas es nacionāli konservatīvs esmu, bet es absolūti esmu par liberālu ekonomiku. Ja mēs gribam dzīvot kaut kādā sociālismā, tam līdzīgi, vai kāds grib atgriezties pagātnē, ne tik ļoti tālā, kur laikam visiem viss bija, visi dzīvoja zaļi, bet tāpat ar ļoti lielu skaudību skatījās, kas notiek otra pus žogam, kur ir liberālā ekonomika, kur notiek tirdzniecība uz savstarpēji noteiktām vienošanām un redz, kas zeļ un plaukst. Brīvā tirdzniecība, tās nav garantijas. Tās ir iespējas, iepratim arī riskiem. Bet salāgojot tās paver iespēju pirmkārt celt savu labklājību tādā ziņā eksportēt dažādu produkciju, ne tikai, kas ir varbūt kaut kāda klasiska, pārtika, vai tam līdzīgi, bet ar augstu pievienot tehnoloģijas un tā tālāk. Un tas ir tādā ziņā, ka tiek samazināta savā ziņā arī birokrātija, jo bez brīvās tirdzniecības līgumiem tev jāizpilda visi tie nosacījumi, kas otrai valstī ir, bet ja ir vienošanās, kur salāgo vienādas noteikumus, tā piekļuva tirgumu, tam līdzīgi, tas samazina arī birokrātisko slogu, administratīvās izmaksas uzņēmumiem, potenciāli arī loģistikas visi jautājumi. Un absolūti neviens, un šeit es runāju par Eiropas tirdzniecības līgumiem. Ko tā brīvā tirdzniecība, labi, brīvā, nav piespiedu tirdzniecība, jā. Tātad līgumi nevieni, absolūti, ko vismaz modernie, kas pēdējo 15 gadu laikā ir noslēgti un veiksmīgi darbojas, nav apdraudējuši vai radījuši negatīvu sekas kādām no nozarēm Eiropas Savienībā. Es nerunāju par atsevišķiem uzņēmumiem tam līdzīgi. Atkal, brīvais tirgus, ekonomika, konkurence. Ņemies strādāt, darbojies, tu nevari sēdēt un pateikt, man pienākas. Tev meklē jaunas sadarbības partnerus, inovācijas, investīcijas. Tad šādi līgumi paplašina to lauku, kur tās lietas tu vari, meklējot jaunas partnerus, arī īstenot. Un atkal, ja mēs balstām datos, tad arī Latvijai es šajās diskusijās vienmēr minu vismaz tādu lielāko, nesenāko tirdzniecības līgumu, nesenākais ir 10 gadi, pirms 10 gadiem noslēgto ar Kanādu. Arī tur bija ļoti, ļoti līdzīgi. No viena konkrēta tautsaimniecības sektora, lauksaimniecības. Šeit jau arī ļoti skaļi jāsaka. Ļoti skaļi, bet tajā pat laikā arī Latvijā lauksaimniecība ir 5%. No mūsu tautsaimniecības kopējā. Tā kā varam mērīt, bet es absolūti vajag atbalstīt lauksaimniekus,
ja pavarās un kaut kāda riska nodrošināt ar aizsardzības mehānismiem, potenciāli subsīdijām, kompensācijām, lai mūsu lauksaimnieku situācija nenonāk sliktākā situācijā, kā pieņemsim tie paši uzņēmēji vai lauksaimnieki tajās valstīs, ko mēs slēdzam līgumus. Nu, un, ja mēs paskatāmies to Kanādas preču jomā, mums pieaugums tirzniecības bilants ar Kanādu, tas ir Latvijai, nevis Eiropas Savienībai, ir pār 70%, pakalpojumu jomā 180%. 10 gadu laikā. Tas ir pieaugums. Bilancē attiecībā tieši uz Kanādu, ja? Nu, Jā, tieši uz Kanādu. Nu, es domāju, neslikti. Neslikti. Un tā var īstenībā, es tieši arī šajās diskusijās, kas ir, es atslaidzinu, var teiktos, kādi ir jaunākie dati, ne tikai ar Kanādu, bet arī līgumi, pieņemsim, ar Vietnamu, ar Jaunzēlandi, ar Japānu, kas ir tirzniecības līgumi, kas ir ar Kolumbiju. Visur ir plusos. Absolūti plusos. Un līdz šim neesmu dzirdējis, ka dēļ viena vai otra tirzniecības līguma Latvijā kāds būtu bankrotējis. Dēļ līguma. Tur var būt citi apstākļi. Atkal ir jāsaprot, ka mūsu lauksaimnieki prioritāri konkurē ar Eiropas lauksaimniekiem. Nevis ar lauksaimniekiem Latīņa Amerikā vai Kanādā. Un tāpat arī, kad tas, kas tiek plaši tiražēts, ka mums ir augstas prasības mūsu lauksaimniekiem Eiropā, un tur pieņemsim Latīņa Amerikā, viņi tur pesticīdus lieto. Nē, tā nav patiesība. Nav tā, ka tagad noslēdzot Mercosur līgumu, mēs tikai uzsāksim tirdzniecības politiku ar šīm valstīm. Mēs jau tirgojamies. Ar Mercosur valstīm bilance pagājušo gadu bija 55 miljārdi mēs eksportējam, un aptuveni 60 miljārdi vērtībā preces un pakalpojumus mēs importējam. Tātad diezgan liels apjoms. Un Latīņa Amerikas valstīs Eiropas Savienība virkni valstu ir otrais tirdzniecības partners. Pirmajā vietā ir Ķīna. Es nezinu, kāpēc, lai mums nebūtu ambīcija kļūt par pirmiem tirdzniecības partneriem Latīņa Amerikas valstīm, kā saka, izplēst pogas Ķīnai, jo te ir vēl tāds, un es atgriežos vienkārši pabeigšu par tiem standartiem, ka arī līdz šim neviens ar šiem līgumiem standarts neatceļ. Un īstenībā tā inovācija šajos jaunajos tirdzniecības līgumos ir, ka Eiropa iestrādā to, ka šie standarti, lai to produkciju būtu tev, kā ražotājiem tajā līguma valstī, ir jau jāatbilst praktiski. Tu sāc ieviest pārņemt šos te standartus, tā kā ne ar pesticīdiem vai ar antibiotikām sašpricēta gaļa, tam līdzīgi viņi vienkārši fiziski nevar ienākt tirgu. Jā, kāds teiks, bet viltos dokumentus un ko tik vēl ne. Kas liedz viltot līdz šim? Tas, protams, vai stulbi no manas puses atbild, kas liedz viltot, es nezinu, kas viltot vajag, bet ir absolūti arī aizsardzības mehānismi šajā līgumā iekšā, kas pirmkārt ir noteikti kvota, kāda apjoma, pieņemsim, preces, tas pats, pieņemsim, pārtiks jomā, lielopu gaļa, cūgaļa, vistas gaļa ir noteikts kvotas. Pašreiz, pagājušo gadu, Mercosur valstu eksports lielopu gaļai uz Eiropu bija 206 000 tonnas gadā. Mercosur uz Eiropu, jā. Jā. Okay. Kvota tiek noteikta vispār, kas sāk jau pēc tam ierobežot šo eksportu, ir 99 000 tonnas. Tātad mazāk nekā viņi tagad eksportē uz Eiropas Savienību. Jā, un mēs importējam. Tā kā, un arī, es saņemu no Latvijas iedzīvotājiem to, ka mēs iznīcināsim šo mūsu pašu lauksaimniekus. Atkal atsocoties to pašu Kanādas līgumu. Tur bija, atminos diskusiju vēl, kad Saeimā vadīja ārlietu komisiju, ka nāca putnu kopības nozare. Teica, Kanādā viņiem viss ir tur antibiotikas un kas tik vēl ne, šīs vistas lētas pārpludinās mūsu tirgu, praktiski izkropļos tirgu, mūsu, izspiedīs ārā no tirgus. Es neesmu. Cik es esmu bijis Latvijā mazumtirdzniecības ķēdēs,
iegādājoties vistu, es visur priekšā redzu par vislabāko cenu ķekavas vistu, jāatzīst, bet es nereiz neesmu redzējis Kanādas vistu mūsu veikalos. Es neesmu redzējis. Protams, es pats kādam arī atbildēju, ka tas, ko tu redz veikalā, nav tirgus analīze, bet ja tas būtu masveidā, mēs noteikti to redzētu. Tas bija tas, ar ko draudēja. Ir arī vēl cits, ko man arī ierakstīja viens komentārā, ka viņš bija vienreiz veikalā, un viņš redzēja burkānu no Izraēlas, kur viņi tur bez mazliet tūkstnešus pārvērsuši tagad ražošanā un masveidā būs. Atkal es neesmu redzējis masveidā Izraēlas. Es pieļauju, ka ir. Mēs arī redzam ķiploks no Ķīnas un tā tālāk. Bet atkal jautājums ir par mūsu lauksaimniecības sezonalitāti. Mums nav, kā saka, 2 reizes gadā ražoram novākt. Skaidrs būs valsts, kas to varēs, un produkcija būs. Bet atkal jautājums, vai tas pats Izraēlas burkāns ir tiešām lētāks nekā, pieņemsim, 4 mēnešus pagrabā nostāvēs Latvijas burkāns, kas varbūt nevīžīgāks izsās un tam līdzīgi. Un gala beigās patērētājs ir tas, kas izvēlās, ko viņš pirks. Brīvās tirdzniecības, kā teici, brīvās tirdzniecības, bet tas ir, atkal Latvijā iedzīvotāji, teiksim, lētāk. Un atkal, es pārliecināts, ka tas Izraēlas burkāns nebija lētāks par to, kas vēl bija alternatīvi pieejams. Vai tas būtu Polijas burkāns, vai tas būtu Lietuvas vai Latvijas burkāns. Pasaka, labi, es Izraēlas negribu, es labāk Eiropas produktu. Par spīti tam, par Latviju. Par spīti tam, ka Latvijai uz robežas ir, principā, hibrīda kara stāvoklis, izklausās traki. Ārkārtas stāvoklis arī tur ir pasludināts, maldos jau. Pagarināts, Latvijai migrācijas pakta ietvaros nav nekāda apdraudējuma vērā ņemama, un mēs neesam saņēmuši izņēmuma statusu. Potenciāli. Par šo es jau esmu publiski komunicējis. Tā ir absolūti izgāšanās un nespēja un mazspēja esošai valdībai panākt izņēmumu. Šo te kvotu ietvaros, vispār tām kvotām kā tādām, bija jāiebilst jau saknē pēc būtības. Kurš ir vainīgs? Kurš ir vainīgs? Tas ir ļoti viegli izsakojams ar lēmumiem. Jo lēmumi ir pamatā tam, kur mēs atrodamies pašreiz, un kā tu minēji, neesam starp Poliju un Igauniju, kam ir izņēmumi, esam ar valstīm, kam ir augsts risks, bet migranti būs jāuzņem. Ja neuzņems migrantus, maksā iekšā migrācijas fondā, un es saprotu, ka iekšlietu ministrija saka, kad mēs iesim to ceļu, sniegsim tehnisko palīdzību, bet arī tur ir nianse. Jo es savulaik Eiropas lietu komisijā strādājot nacionālo pozīciju tieši par šo jautājumu, par migrantu kvotām. Mans priekšlikums bija, un to es liku galdā balsojumam, ka mēs neatbalstam obligātu migrācijas kvotas. Mēs iestājāmies par brīvprātīgu iesaisti šādā te pārdalē, brīvprātīgu. Katru valsts, kas grib iestājās. Valdošā koalīcija. Tas bija burtiski tajā brīdī jau es un mana partija bijām opozīcijā, bet šādu priekšlikumu liku. Iekšlietu ministrija pateica, nē. Pēc viņam bija pamatījums, vai vienkārši nē? Tur bija atkal, mēs nevaram panākt šī vēsturiska vienošanās, mēs atkal tur sajauksim visu un tad atrunas aiz atrunas. Un rezultātā Latvija atbalstīja tātad šo te pārdales mehānismu, un tad, kad nacionālā pozīcija bija apstiprināta un padoma apstiprināta, tad komisija sāk izstrādāt metodoloģiju. Kā tā aprēķinās, cik migrantu un kā. Un tad tagad mēs dzirdam, iekšlietu ministrija saka, mums neizdevās tādēļ, ka tā metodoloģija tika izstrādāta tāda, ka mēs tur īsti līdz galam neatbildām. Varējāt bloķēt to visu un bloķēt to pašu metodoloģiju, pateikt, ka mēs neatbalstīsim visu to gala, kamēr nebūs kaut kādi parametri mainīt vai kā. Tad šajā gadījumā mēs tikai tagad, ko es varētu cerēt, ka
ja mēs ar to tehnisko palīdzību. Un tehniskā palīdzība tie ir finanšu resursi un cilvēku resursi. Un mums uz ārējās robežas nevelti pagarināta ārkārtas situācija, ir iesaistīti bruņotie spēki, zemesardze. Tātad situācija nav vienkārši. Un tagad mēs sakam vieglu roku, mēs sūtīsim mūsu tehnisko palīdzību, cilvēku resursus uz Eiropas dienvidiem tajā laikā, ka mums apdraudējums ārējās robežas nav mazinājies. Nu, tas ir ļoti dīvaini, maigi izsakoties. Ir vispār garantija, ka tas tā var nostrādāt? Tas var strādāt, tehniskā palīdzība vienkārši? Pa tehniskā, tas regulējums ir tāds, ka tie 3 varianti. Vai nu maksā Eiropas migrācijas fondā, un neuzņem, vai arī uzņem, un tur ir noteikts skaits, cik jāuzņem. Ja tos tāpēc nedarīja, tehnisko palīdzību sniegt. Bet tehnisko palīdzību vajag vai nevajag. Lemj tā valsts, kas tagad ir Grieķija vai Kipra, kas saskarās. Un viņi ieliekam paši sev kipriešu vietā, mums ir migrācija, tad notiek, un finanses mums pagaidām nav lielākais izaicinājums. Tieši finanses ir cilvēku resursi, un pateiksim, mums neinteresē tur tehniskā palīdzība, mums vajag naudu, lai mēs varam atalgot cilvēkus, kas strādā un vispārējo, vai ņemiet migrantus no mums, atslogojiet mūsu sistēmu. Ar to tehnisko pateiks, piedodiet. Nevajag, viss. Un ko tad? Pārliecināt diez vai izdosies. Vai es neticu, ka viņiem kādu izdosies pārliecināt? Nē, bet Eiropas komisija jau mēģināja pārliecināt, pateica, ka mēs joprojām esam, riska valstīs, bet neesam tā valstu grupā, uz kurām attiecās izņēmums. Skumji nots, bet Nav skumji, vienkārši tā politiskā realitāte aklai politikai un mīkšķaulīgai politikai. Manuprāt, tā ir brutāla nolaidība šajā gadījumā. Kas zina, varbūt, nolaidība, kā jau teicām. Varbūt apzināta un var... Varbūt arī atpiedodam. Labi, paldies, tiekamies nākamreiz. Tiekamies. Paldies.